Sveika, tauta! Te nu atkal es, pilsētnieks laukos, bet šoreiz esmu piepildījis gan savu sapni, gan arī jūsu vēlmi un apciemojis Aināru Kadišu. Sveiks, Ainār! Sveiks, Edgar! Liels prieks, ka tu man esi pieņēmis pie sevis. Un tā jau ir otrā reize. Tā kā pirmo reizi es šeit biju ar interesantiem cilvēkiem, kas bija līdzīgi domājuši no Talsiem, brauc pie tevis ciemos un man pa ceļam paņēma. Tā kā es šeit esmu otro reizi, bet man ir dubults prieks, ka šoreiz man ir līdzi kameras, viņas ir ieslēgtas un mēs varam sākt. Kādēļ ne? Jā. Varam, jā. Okay. Protams. Ir daži jautājumi no skatītājiem, kurus es vēlāk uzdošu, bet laikam iesildošais būs tas, par ko es nevienu brīdinājis neesmu, bet tas, kas nāk no manis paša. Jūs priekšā sēž divi veči, kuri īstenībā abi divi ir dzimuši Padomju Savienībā. Nodzīvojuši, var teikt, pusmūžu Padomju Savienībā socialistiskā iekārtā ar visām izrietošajām. Es, piemēram, arī esmu nekautrējos no tā, ka esmu bijis gan komjaunietis, gan pionieris. Es esmu izgājis padomju armiju, un ja šajā laikā to visu mēģina pārvērst vai notušēt vai apgriezt otrādāk, tad es esmu tas cilvēks, kurš nekautrējās no savas pagātnes. Es nemēģinu viņu kaut kādā veidā izpušķot vai izkropļot. Tā ir mana dzīve, no kuras es neatsakos. Es ceru, ka tu līdzīgi par to domā. Īstenībā, jā, bet tu man solīji repliku par to no apkārtni paskaidrot cilvēkiem, jā, ka pie manis notiek remonts, jā, draugi, tādēļ neskatieties, ka te kaut kur ir noplēstas jau vai pusnoplēstas tapetes un var sakot, viss ir kā ir. Visi procesā, teiksim tā, jā. Mēs abi divi šajā gadījumā atkal esam līdzīgi, jo es esmu atbraucis no laukiem un mana istaba izskatās 100 reizes dramatiskāk, jo es esmu sācis remontu un neesmu pabeidzis, bet tu esi procesā un šī istaba būs tā, kas pēc brīža arī taps pavisam savādāk. Es ceru, jā. Es ceru, jā. Un tad tā. Tad neliela atkāpīte, bet es uzskatīju par nepieciešamu. Runājot par to dzimšanu, īstenībā varētu teikt, valstī mēs nedzimstam, mēs dzimstam kaut kādā teritorijā un vecākiem tā. Un kāda jau uz to brīdi ir tā valsts iekārta, ja? Tad to mēs arī saucam par to, ka mēs piedzimam tajā valstī. Tajā brīdī, kad es piedzimu, un to arī piedzimu, jā, šeit bija Padomju Savienība, proti Padomju Latvija. Šī māja, kurā mēs sēžam, un viss šis ēku pudurs, jā, viņš nav mainījis atrašanās vietu jau kopš, tātad redzēja, to uzrakstu uz laukakmeņu kūces 1910. Tātad 113 gadus viņš nav mainījis atrašanās vietu, bet valstis ir bijušas. Tātad toreiz te bija Viķepskas guberņa, šī vieta, jā, adrese. Adrese ir mainījusies. Vieta nav mainījusies, bet adrese ir. Te bija Viķepskas guberņa, tad bija Latvijas tā pirmā Latvija, jā. Tad bija no 40. līdz 41. Tad Padomju Savienība, tad no 41. līdz kādam tur 45. bija atkal Reiha kaut kāda province, jā. Un tad atkal līdz 91. atkal bija Padomju Savienība, un tagad ir saucamā, kā jau brīvvalsts, jā. Tātad mēs esam dzimuši Padomju Savienībā. Pusdzīvi, var teikt, es vismaz pusdzīvi esmu nodzīvojis tur, pēc tam iestājās 90. Mēs esam izgājuši cauri, palikuši dzīvi veseli 90. Tad mēs skaisti iepeldējām mūsu sapņu realitātē, jā, tātad kapitālismā, jā, tad tagad izskatās, ka arī tam kapitālismam ir noriets, jā, pilnīgākā beigas, un tagad rodas kaut kas pavisam cits, par ko mēs absolūti neko nezinām, bet tikai kaut ko nojaušam un taustamies. Proti, gan Ainārs ir publicists, ceļotājs, izbraucis pusi pasauli. Es esmu tieši tāds pats, un mūs vieno tas, ka mēs esam radoši cilvēki, mēs esam redzējuši pasauli, mēs esam līduši iekšā pašās neiedomājamākās vietās, un tāpēc es uzskatu, ka ļoti daudziem būs interesanti mūsos ieklausīties, jo mēs centīsimies runāt
par to, kas šobrīd ir aktuāls, par to, ko mēs redzam, ko mēs jūtam, un varbūt jums radīsies arī kaut kāda gaismas stariņš, jo visas šīs te sarunas laikā mums ir viens uzdevums – padarīt kādam dzīvi labāku, jo mūsu dzīve ir neskatoties uz visu. Nu, jā, viņi ir, es domāju, ja cilvēks dara to, kas viņam ir jādara, jā, tad laba dzīve, es nedomāju, ka tas nozīmē dzīve bez grūtībām, jā. Bet tad, kad tu zini, no kurienes tu nāc, ko tu te dari un kur tu ej, un kādēļ tu dari to, ko tu dari, nu, tas jau ir daudz, un tā ir laba dzīve, ja? Un tam, teiksim tā, ar apstākļiem, ar grūtībām nav pat nekāda sakara. No jā. Līdz ar to mums ar Aināru noteikti būtu vesela diena, ko runāt, varbūt pat vairāk, bet man ir līdzi videokameras, un es šodien visu to uzfilmēšu, pēc tam montēšu un rādīšu jums. Lai mums arī būtu kāda pievienotā vērtība, nevis lai mēs te viens ar otru parunātos, bet lai cilvēki ar kaut ko. Protams, tas, ko mēs runājam, tas, ko tu runā, tu jau to zini. To, ko es runāju, es arī zinu, ja? Bet es pieļauju, ka mēs varam, nu, tomēr mums abiem ir diezgan liela dzīves pieredze, ja? Un tieši kaut kā vērtējot, salīdzinot, dodot informāciju, analizējot, mēs varam palīdzēt arī citiem cilvēkiem norientēties, nu, diezgan sarežģītajā šodienā, jā. Un varbūt arī uzzināt kaut ko, ko viņi nezina, kā teikt, uzzināt no tiešiem avotiem, jā, jo mēs esam, nu, neesam veci, tik veci, lai mums būtu kaut kāds vecuma marasms, jā, bet neesam arī tik jauni, lai nebūtu piedzīvojuši daudz ko interesantu, jā. Tieši tā. Tāpēc visi tie, kam tas neinteresē, uzskatāt mūs par veciem idiotiem, kas dzen sviestu upes krastā. Bet visi tie, kam ir interesanti kaut ko jaunu uzzināt, klausieties uzmanīgi. Es eju pie kameras. Kam mēs esam izgājuši cauri, kas ir mūsos palicis un ko mēs redzam priekšā? Krieviski ļoti labi skan. Latviski tas būtu viss tiek iepazīts caur salīdzināšanu, un krieviski ir все познается в сравнении. Te man ir gandrīz vai grēki jānožēlo. Es padomju laikā, es biju negans padomījis, nu tā kā, diezgan tāds ienaidnieks, jā. Smējos par to propagandu, tur komunistisko un tā tālāk. Un īstenībā visi jau to darīja. Es sevišķi tajos laikos, kad bija Brežņevs, visi par viņu tur anekdotas stāstīja un izsmēja un tā tālāk, bet tas bija attīstītā sociālismu laiks, tie bija būtībā zelta laiki. Un vēl viena lieta, tāda kļūda, uz ko es gribu norādīt, jā, daudzi visu padomju laiku uzskata par vienotu tādu kā veselumu, jā, bet to nekādā gadījumā nedrīkst darīt. Bija pēckara laiks, ja, tad Staļina laiki, ja, tad bija Hruščova laiki, un tad bija, un tā tālāk, tad bija Brežņeva laiki, un tad bija jau tur, nu, arī kaut kādi brītiņi, tur bija kādi Andropovi un vēl kaut kādi visādi, bet, nu, viņi tā ļoti ātri mainījās un nevarēja paspēt viņus iegaumēt tos komunistiskās partijas ģenerāls sekretārus, ja. Bet man iekrita dzīvot tajā, nu, varētu teikt, zelta laikmetā, ja, kad cilvēki, nu, dzīvi īstenībā, viņi bija tik nenormāli, ja tā tagad padomā, izlutināti, ja, ka cilvēkam jau nekad nav labi. Viņš vienmēr atradīs kaut ko, kam piekasīties un pa ko kurnēt un tā tālāk. Un īstenībā tāda dzīve, kāda, nu, tik bezrūpīga, kāda bija toreiz, šodien var rādīties tikai saldos sapņos, jā. Proti valsts deva pavelti, jā, dzīvokļus, jā. Dzīvokļu rēķini, komunālie rēķini bija apmēram, nu, kaut kur ap 5 rubļiem mēnesī, ieskaitot tur elektrības un gāzi, un gāzei nebija nekāda skaitītāja. Ūdenim, nerunājot par augstu, arī karstēm nebija nekāda skaitītāja. Es pazīstu cilvēkus, kuriem patika vannoties, bet tam viņi nav nabadzīgi. Viņi tajā laikā gāja katru dienu vannā,
Un iedomājieties, un šodien viņi to nedara. Jo ir skaitītājs, ja, kurš uzskaita karsto ūdeni. Ja. Nu, cilvēka daba visu to, nu, piedodiet par vārdu, sačakarēja. Tāpēc, ka nenovērtē. Cilvēks jau nenovērtē. Viņam jau, nu, tiešām nekad nav labi. Ja, un viņam likās, ka tās ārzemju, tas krāsainība un tie skaistie iesaiņojumi, nu, tas ir tā vērtība, ja? Un es atceros, tiešām tas ir smieklīgi, bet krāsainais iepirkuma maisiņš, ja, maksāja 5 rubļi, tas bija liels deficīts, ja? Bet nu, viņi varēja nopirkt. Un cilvēki bija izslāpuši pēc krāsēm. Viņi nenovērtēja. Nu, viņi īstenībā tas ir tā kā mežoņi. Ja? Viņiem vajadzēja tās stikla krellītes. Ja? Un viņi nesaprata, ka viņiem ir zelts, ja? ka valsts reāli rūpējās par cilvēkiem. Nu, piemēram, medicīna. Ja? Medicīna bija par velti. Nu, varat, kā saka, strīdēties ar to, varat nestrīdēties. Man ir vienalga, tāpēc, ka vienkārši tas ir fakts. Ja? Es operēju tikai ar faktiem. Medicīna bija par velti. Jā, bija ārsti, un kuriem, kā saka, vajadzēja tur aploksnītē un tā tālāk. Tās ir cits jautājums. Stomatoloģija, tāda zobārstniecība bija par velti. Obligātās veselības pārbaudes. Fluorogrāfija, jā, vismaz reizi gadā, lai nedodies padomju cilvēks, nu, nesaslimtu ar tuberkulozi, un lai viņi arī saslimtu, laikā varētu atklāt un izārstēt. Tā valsts, viņa tā kā auklējās ar mums, kā ar bērniem. Jā. Nu, kas mums bija pretī jādod? Nu, protams, ka lojalitāte. Jā. Nu, īstenībā mums nebija izvēles, un mēs to paigi nepārdzīvojām. Mēs gājām māja demonstrācijās, tur bija jautrība. Toreiz, laikam, pat gājām uz vēlēšanām. Protams, bija tikai tur viens kandidāts, jā, komunistiskā partija. Protams, mēs par to visu tajā laikā smējāmies. Jā. Es būtu zinājis, kas notiks tagad, ja, pēc, nu, ir pagājuši gadu desmiti. Un ja kāds toreiz būtu tā kā nākotnes priekškaru kaut cik pavēris un pastāstījis, ja, kā būs, viņa vieta Tvaika ielā bija garantēta. Jā. Tāpēc, ka tagad notiek absolūti neiedomājamas lietas, jā, absolūti, jā. Toreiz vienkārši neticētu neviens neticētu teikt, nu, ko tu droši vien pat neapvainotos, neteiktu pat, ko tu muldi vai ko, nu, vienkārši neņemt vērā. Nu, tāds varbūt tāds trekns piemērs, jā. Nu, mums ir Rīgas pilī iespurdzis zilais gailis, jā. Tad tajā laikā, kad mēs ar Edgaru augām, jā, tajā laikā tas bija krimināli sodāms, jā, homoseksuālisms bija krimināli sodāms, bet ļoti tādā maigā veidā, jo reāli jau sodīts gandrīz neviens netika. Bet tas skaitījās slikti un fuj. Nu, teiksim, valsts līmenī tas bija slikti. Un es arī gribētu varbūt lasītājiem paskaidrot šajā pozīcijā, kāpēc tieši par to runāju. Nu, kā var nerunāt, ja Latvijas valsts, teiksim, cilvēks, kas prezentē valsti, ja, prezentē arī reizē šis ir sodomīts. Ja. Tādēļ, ka man absolūti neinteresē, ko kurš dara savā guļamistabā. Absolūti. Bet tiklīdz tas cilvēks sāk nodarboties ar propagandu. Tiklīdz tas ienāk, nu, kā saka, jau politikā un, nu, īstenībā politika patīk mums vai nē, nu, viņi ietekmē mūsu dzīvi, ja? Tas nozīmē izmaiņas likumdošanā, tas nozīmē izmaiņas vispār visā tajā sabiedrības atmosfērā, ja? Protams, arī mēdī, ja? Tam visam, nu, kā jau viņi nopirkti, ja? Un viņi, nu, nav neatkarīgi, nu, laikam, nu, es ceru, ka tu esi neatkarīgs, ja? Es runāju arī to, ko es uzskatu par pareizu, un īstenībā man nekad par to nav bijis jākaunās, ja? Jo, nu, man neviens nav nopirkts un nevar nopirkt, jā. Man ir viena replika. Jā. Man ir tāda sajūta, ka mūsu paudze ir visbīstamākā sistēmai, jo mēs esam piedzīvojuši reāli gan tos laikus, gan šos laikus, un mēs viņus varam salīdzināt un analizēt. Un tāpēc šobrīd tiek apstrādāta jaunā paudze, pārrakstīta visa vēsture un nezinu, kā smadzenes skalotas, lai viņas ieprogrammētu tajā virzienā, kurā tagad vajag.
Tieši tā, kā es esmu diezgan ceļojis pa austrumiem, tur ir daudz gudrības, un viena no tām saka, ja gribi uzvarēt ienaidnieku, audzini viņa bērnus. Un tas ir tas arī, mēs zinām arī tās pašas bēdīgi slavenās Stambulas konvencijas sakarā, vecāki, sargiet bērnus, tā jāsaka, sargiet viņus, tāpēc, ka jums viņi ir uzticēti, no paša Dieva doti, uzticēti, citreiz sievietes apvainojas, bet es domāju tā, nevajag sevi uzskatīt par radītāju, par dzīvības radītāju, ne tiem tēviem, ne mammām, visu, ko jūs darījāt, lai radītu, jūs gulējāt kopā, un tad notika tas, ja jūs gribējāt bērniņu, tad jums viņš iespējams, ka bija, bet daudziem arī viņš nav arī tiem, kas gribētu, tā tomēr ir dāvana, un senos rakstos ir teikts, ka, bērni ir Dieva dāvana, viņi ir uzticēti konkrētiem vecākiem, tur Jānim ar Ilzi vai tur Andrim ar Lienīti, un viņi ir atbildīgi tikai viņi, un tikai viņi ir atbildīgi, Un tad, kad jūs redzat, ka kaut kas, jūs bērnus grib psiholoģiski, terorizēt, sakropļot, iespējams, ka neatgriezeniski, pie tam jums aiz muguras, tad ir kaut kā jārēģē. Varbūt, ka ir taču precedenti, cilvēki izvēlās mājmācību vai kaut kādu tālmācību vai vēl kaut kā. Protams, ka tas prasa atkal kaut kādus laiku no māmām, visbiežāk, no tēviem, tā kā būtu varbūt tad, jārūpējas par ģimenes iztikšanu, bet, jāteic tā, laiks jau ir tas visdārgākais, ko var dot saviem bērniem, un vispār visdārgākais resurss, viņš nav bezgalīgs, viņš ir galīgs, tas dzīves nogrieznīts, ja viņu pārreķina ne tikai gados, bet mēnešos, dienās un stundās un minūtēs, viņš ārkārtīgi tā kā rūk, Tātad jautājums ir tikai par prioritātēm. Uz ko mēs šo resursu, šo dārgāko resursu, kas mums ir dots, uz ko mēs viņu tērējam. Un tagad ir tā tendence, ka sievietes bieži vien grib to resursu atdot saviem tur, viņas sauc par darba devējiem, Man jau tas nosaukums nepatīk, jo... Taisīt karjeru! Vai taisīt karjeru, vai arī, var sakot, un visbiežāk viņas to resursu atdod, tā nav ģimene. Ģimene nav viņa prioritāte. Es pat pazīstu sievietes, kuras faktiski gandrīz nav mājās. Viņam nepatīk mājās, Un ne šādai ģimenei, ne arī tautai, kura sastāv kā mēs zinām, ka ģimene ir sabiedrības pamatšūniņa, tā mums kādreiz mācīja, tā tas arī ir, Nav ģimenes, nav tautas, Ir kaut kas ir, cilvēki jau ir, bet tas ir pūlis, un tagad tiek veidots, bez dzimuma, bez tautības, bez kaut kāds pūlis, tas pilnīgi masa, kaut kāda nenosakāma, kādēļ vajadzīgs tiem, kas nodarbojas ar šo inženieriju, sabiedrības inženieriju, tas tādēļ, lai varētu valdīt, tāpēc, ka cilvēkam, kuram nav īsti ko aizstāvēt, katrs vīrietis ir gatavs galvu nolikt par savējiem, tur par savu ģimeni, par savu zemi un tā tālāk. Viņš ir bīstams līdz ar to, Tādēļ tagad tiek izsist viss pamats zem kājām. Zeme vairs nav sava, ģimene ir tikai bieži vien formāli vai bieži vien viņas vispār nav. Bērni tiek arī milzīgs spiediens uz viņiem ir, jo viņi lielu, ilgu laiku pavada ārpus ģimenes un savukārt tajās vai bērndārzos vai skolās. Un tur savukārt ir programma. Ja ir programma, tas jau vārds būtībā pasaka priekšā. Viņi tiek programmēti. Jo, skatāmies, kā, teiksim, padomu laikā bija viena mācība programma, tad viņi mainījās uz citu, tagad viņi atkal mainās uz citu, Struktūra ir tāda, ka, principā, var uzdot programmu un tā programma nonāks līdz katram bērnam, katrai ģimenei, visā, ne tikai Latvijā, bet vispār pasaulē, Un tas ir ārkārtīgi bīstami. Un vecāku atbildība ir bērnus pasargāt no tā, jo kas ir bērns? Bērns ir balta lapa.
Ko tu tur ierakstīsi, tas būs. Vēl bērns ir sūklis, ja? Viņš visu uzsūc. Un tāpēc ir svarīgi, ja? Nu, ko bērns redz. Tas jau paliks, tas attēls viņam varbūt visu mūžu paliks atmiņā. Ja viņam tur kaut kādās sociālās zinībās vai vēl kaut kur māca un rāda kaut ko to, ko jūs vecāki nekad to nedarīt, ja? Tad, ziniet, tur ir jau kaut kas ir iegājis ārpus jūsu gribas un kontroles, ja? Jūsu bērnā iesēdz kaut kas, un to vajadzētu, tā ir liela bīstamība. Tātad mans akcents ir uz to, ka skaidrs, ka Latvijas valdība, kāda valdība, mēs zinām, es nerunāšu tagad par to, ka tā ir korporācija vai SIA, ja? Man vienalga, kā viņi saucās, ja? Bet viņi nav draudzīga Latvijai, viņa Latvijas tautai, ja? Viņi tas veidojums, ja? Tā hunta, teiksim, kas sagrābo svaru, viņi ir klainaidīga Latvijas tautai, jāskatās, kā mēs varam pretoties, jā, maksimāli jādara, un es domāju, ka varbūt tas ir tas mūsu, tāpēc mēs dzīvojam šajā laikmetā, jā, 21. gadsimtā, un šajā vietā, tā nav nejaušība, tā nav kļūda, jā, mēs esam tur, kur mums ir jābūt, bet tā ir arī milzīga atbildība, jo laiki ir, milzīgi pārmaiņu laiki, jā. Lūk, un tiem, kas ir piedzīvojuši un redz, citi man kādreiz skatītāji vai lasītāji man citreiz ir pārlieku pesimistiski noskaņoti, ja viņi netic, ka ir iespējamas milzīgas, teiksim, pozitīvas pārmaiņas, bet man es atkal savus spriedumus izdaru, man patīk viņus pamatot, jā, vai empiriski, ka es redzēju, to dzirdēju, jā, un es izdaru kaut kādu secinājumu, vai arī pēc savas pagātnes pieredzes, jā. Un varu pateikt tā, ka ir iespējamas neiedomājamas lietas. Tas nozīmē, ja mums pirms tiem pašiem 35 gadiem kādiem, jā, būtu kāds pateicis, ka būs tā, kā ir, mēs teiktu, nav iespējams. Jā. Vienkārši nav iespējams. Kas notika? Dzīve parādīja, ka neiespējamais ir iespējams. Tas notika šoreiz ar mīnuszīmi, jā? Bet kādēļ, lai tas nevarētu notikt ar pluszīmi? Precedents taču ir. Ja? Un tas ir tas, ka es ticu, ka viss ir iespējams. Ka tas arī jāpatur prātā, ka viss ir iespējams. Bet, protams, ka daudz kas ir arī atkarīgs no mums. Ja? Un mēs nevaram sevi uzlūkot atrauti kaut kā no visiem procesiem, kas pat no ģeopolitiskiem. Ja? Mēs esam viņu sastāvdaļa. Mēs esam, jā, un mūsu atbildība ir tad dot šo artavu kaut kādu šajā dzīvē, šajā pasaulē, šajā laikmetā, kurā dzīvojam, jā, lai tas pienesums būtu tas pozitīvais pienesums. Jā. Tas nozīmē nepavilkties uz visādiem kariem, nepavilkties uz starpnacionālā naida kurināšanu, jā, nepavilkties uz kaut kādiem tur kredītiem. Arī, jā, es domāju, ka tās ir lamatas, kurām reti kurš ir pagājis garām, jā. Paldies Dievam. Ja pa kredītiem runā, būtībā tā ir augļošana, es uzskatu, viena no briesmīgākām nodarbībām vispār, kas ir. Nepavelti bija laiki un valstis, kurās par augļošanu sodīja ar nāves sodu. Ja? Kāpēc tik traki? Liekas, kas tad tur slikts? Bet padomājiet, tas taču ir nauda no zila gaisa. Tas ir posts milzīgs, ja tā ir sociālā nedrošība. Ja? Tāpēc, ka ja tev ieslēdz skaitītāji, ja, tev ir jādod tas, ko tu neesi ņēmis. Bet ja tev ir jādod, es saprotu, ka var aizdot naudu, viss ir godīgi. Ja? Tu esi vainīgs, tu esi parādnieks, tev ir jādod. Jā. Bet, ja tev jādod tas, ko tu neesi ņēmis, jeb arī tā kā tagad, jā, labs piemērs ar tām elektrības, ar to sadali un tiem rēķiniem, jā. Es esmu ar mieru maksāt par elektrību, bet es neesmu ar mieru, pirmkārt, kā var būt līgums, kurā nav atrunāta cena vai summa, tas ir vispār izsmiekls, ne līgums, kā viņš nevar, tā tad nav mums līguma, ja? Jo man liekas, ka nevienam nav elektrības līguma, kurā būtu atrunāta cena. Pretstatā, starp citu, daudzi varbūt nezina par to pašu Padomju Savienību un par to
stabilitāti un kāpēc mēs izlaidāmies un izlutinājāmies, ja, un to nenovērtējam. Piemēram, bija laiks no 1961. gada līdz 1991. Tas ir tieši 30 gadus. Elektrības kilovatstundas cena bija nemainīga, proti 4 kapeikas. Man tēvs bija karojis sarkanā armijā, padomju armijā, ja? Un viņš bija tur ievainojums, un viņš bija invalīds, un viņam bija pusē tikai jāmaksā 2 kapeikas. Ja? Un pat neskatoties uz to, jūs neticēsiet, bija vesela virkne cilvēku, kuri taisīja garas kārtas lauku apvidos un āķējās ārpus pirms skaitītāji klāt. Ja? Tā tur kaut kādas vēl tur, es neatceros, tur gudrības bija, var sakot, lai apiet to skaitītāji 4 kapeikas par kilovatstundu, un arī tas gribējās nozakt arī no tā. Ja? Man arī bija tāda atziņa dažas dienas apakaļ, ka man sieva saka, tu tur aitām ieslēdz tur to elektrisko ganu, jo tagad ir lētāka elektrība. Es saku, es pagriežu savu filmu atpakaļ tajos laikos, kad bija 4 kapeikas. Hesi bija tie paši. Upe bija absolūti tā pati. Tātad, kas ar mums ir izdarīts, kādi makaroni ir sakarināti, ka man jāsaka kaut kam sekot kaut kādām biržām. Ja? Vispār, kāpēc man būtu uz to jātērē savu laiku, uzmanību? Tas ir mans resurss. Es labāk tajā laikā, labi, man bērni lieli, bet es īstenībā labāk ar viņiem paspēlējos, vai arī aizēju pastaigāties, vai Google aprunājos, ja? Bet nē, man jātērē savs laiks uz kaut kādu sekošanu biržas cenām, ja? Īstenībā es uzskatu, ka pret mums šajā laikmetā notiek ārkārtīgi liela psiholoģiska vardarbība. Tas pašas reklāmas, ja? Es viņas neieredzu. Ja? Es vienkārši neieredzu, tāpēc, ka viņas laupa manu. Ja es, gadās, es gribu noskatīties kaut kādu pārraidi, ja? Un pēkšņi tur ir reklāma, un pēc tam tāda, kuru es nevaru pārtīt, ja? Viņa ir, kā saucamā obligātā, ja? kura tu neko nevar darīt. Tev vienkārši, tā ir ņirgāšana. Manā skatījumā tā ir ņirgāšanās. Ja? Tagad tā koncepcija ir pilnīgi cita. Tagad ir šis kapitālisms, viņš jau pašā būtībā, viņš ir pretīgs. Ja? Viņš ir nāve, viņā jau ir kā sēkla iekšā. Kāpēc? Tāpēc, ka kas ir galvenais kapitālismā? Lētāk saražot, dārgāk pārdot. Un daudz ir šo, kas dārgos mēslus ražo, tad viņiem atkal aiziet. Padomājiet, cik naudas aiziet uz reklāmu. Ja? Un ja to naudu visu, ietaupīt, par cik varētu jau tikai uz reklāmas rēķini jau pazemināt, ja? To gala cenu. Ja? Bet kapitālismā tas tā nestrādā. Reklāma ir laikam 50% vismaz no panākuma, ja ne vairāk. Ja? Tā kā tātad tas ir blefs, tātad mēs maksājam par blefu. Ja? Un vispār īstenībā visa tā labklājība ir blefs, tā ir butaforija. Tāpēc, ka ja šajā brīdī, padomājiet paši, ja padomā, ja šajā brīdī vajadzētu pavilkt, bilanci uztaisīt, jā, noreiķināties, vai daudzi paliktu virs nulēm? Nē. Man liekas, ka nē, jā. Tātad daudzi ārēji spoži dzīvo, bet patiesībā viņi dzīvo krietni zem mīnusos, jā. Pareizāk sakot, mēs dzīvojam baigi pāri saviem līdzekļiem. Tā arī ir. Eiropa jau labklājība vien negarantē pozitīvu demogrāfiju. To mēs varam redzēt saucamās vecās Eiropas valsts, jā, Norvēģija, Skandināvija, jā. Un sabiedrība noveco. Viņi negrib bērnus, tāpēc, ka kapitālisms ir arī dzīvot sev, jā, pasaka maksimāli. Es atkal domāju tā, ka senie antīkie gudrie teica, kas dzīvojas ir tikai sev, tas dzīvojas ir velti, jā. Man šķiet, ka tā ir. Eiropa noveco, viņiem vajadzēja
svaigus darba rokas, kā tagad pat nekautrējās teikt, darba spēks. Ja? Mēs neesam cilvēki, bet mēs esam darba spēks. Ja? Un vēl labāk, ja ir lētais darba spēks. Nu tā, Eiropa dabūja, Skandināvija dabūja, Anglija dabūja. Ja? Lai mums arī nepatīk to atzīt, bet lielākā daļa no emigrantiem tur strādā tos darbus, kurus vietējie negrib strādāt. Patīk mums atsevišķi cilvēki varbūt ir, izsitušies un varbūt tiešām ir jau iekārtojušies, bet ne masveidā. Atrisināja problēmu, kā jau kapitālismu, uz citu rēķina. Viss tur notiek uz citu rēķina. Ja? Vienreiz dzirdēju cinisms tāds, ka uzturēt vienu bērnu izmaksā tikpat, cik vienu mašīnu. Jā. Un kas notika? Cilvēki daudz izvēlējās mašīnas. Viņiem vismaz 2 mašīnas, katram, ja pāris ir katram sava, bērns, labi, ja viens, jā. Tāpēc, ka reiz katram vajag no viņiem braukt uz darbu, bet, tad beigās jautājums, priekš kam tas viss tev ir vajadzīgs, lai tu, atkal mēs atgriežamies pie tās modernās verdzības, jā. Jā, agrāk vergturs nodrošināja vergu ar pajumti, apģērbu un ēdienu. Ja, un droši vien kādām brīvdienām dažreiz. Tad tagad vergam par to pašam jārūpējas, ja? Algot darbu, teiksim, ņēmējam. Un klāt pie visa, kas man arī šitai kapitālismā, tas padomu laikā bija skaidrs, bija strādnieks šķira, zemnieks šķira, buržuāzija, tie bija, tie, kas piesievinās šo strādnieku un zemnieku darba augļus, ja, tā kā starpslānis tāds, un tad tur jau aizgāja tur pārējie politiķi un armija un tā tālāk. Ir svarīgi, kādus vārdus mēs lietojam. Un viens no vārdiem ir darba devējs, tāda vārdkopa, jā, darba devējs un darba ņēmējs. Un tas ir ārkārtīgi maldinoši, jo patiesībā tas, kas saucās par darba devēju, viņš jau ņem darbu un pretī dod naudu. Viņš ir naudas devējs. To darbu jau dod tas saucamais darba ņēmējs. Viņš dod savu darbu, viņš pārdod savu darbu, jā, bet tas ir viņa darbs. Īstenībā viņš ir visam pamatā. Ja? Un šeit atkal ir šis sagrozījums. Ja? Viņš saucās par darba ņēmēju. Ja? Pagaid, kāds viņš ņēmējs? Viņš dod, nevis ņem. Ja? Tas jau ņem no viņa daļu. No viņa, es nesaku uzņēmēju arī, savu intelektuālo potenciālu tur iegulda, un tas viss ir jāatmaksā un viss ir kārtībā. Bet vēl ir tāda kā peļņa, ja? Ir gudri vīri, kas saka, ka visi jebkura peļņa ir zakšana. Kas ir tā peļņa? Tas ir nekas. Tas ir tas burbulis, tas pats, kas procenti. Ja? Un šie banku procenti, tas ir caur ko var būtībā iznīcināt cilvēku. Ja? Zini, laikam to līdzību varbūt pastāstīšu, kā radās, kā tā banku sistēma strādā. Bija laiks, pieņemsim, ja? Kā sabiedrību mēs tā nomodelēsim uz 10 cilvēkiem. Un tagad viņi savā starpā tur viens audzē vistas un olas, jā, cits tur ķer zivis, trešais tur auž, jā, ceturtais skalējs tais instruments, viņi mainās, tur barters. Bet nērti. Viss tas olas paliek vecas, jā, tur piens saskāpst, jā, nērti. Un tad viens gudrs cilvēks skatās no malas, skatās. Vai es uztaisīšu naudu, kas būs ekvivalents uz presēm, jā? Un jūs tad maināties ar to savā starpā. Uztaisīšu 100 naudas gabalus, iedošu jums katram pa 10, un jūs tur šie apsprieda, jā, laba doma. Runāts darīts. Viņš tagad uztais tos 100 naudas gabalus, iedod šiem 10 katram pa 10. Bet viņš saka, bet es esmu tomēr ieguldījis savu arī. Jums ir gada beigās man jādod 11. Visi apspriež to, visi godīgi. Un kas notiek? Tagad viņi baida priecīgi mainās. Paiet gads, tagad sāk nest to atpakaļ, to aizdevumu, jā. Viens atnes 11, otrs, trešais.
9 atnes. 9 reiz 11 ir 99. A 10. arī to 10 vairs nav. Jo viņu vienkārši nebija. Ko viņam jādara? Viņš saka, zini ko, aizdod man vēl, es tev nākamgad atdošu jau vairāk, ja? Un tā tas aizgāja, ja? Un tāpēc, piemēram, man lasītāji un klausītāji zina, ka savulaik es ļoti iedegos un man interesēja Austrumu valsts kā sabiedrība. Pirmkārt, man interesē sabiedrība cilvēki, ja? Jo es sāku uz turien braukt, jo es cerēju, ka es ieraudzīšu tādu dzīvesveidu, kas ir tīkams Dievam, radītājam mūsu, ja? Kā viņš iedibinājis. Jāteic, daļēji es arī ieraudzīju, bet viena no lietām, kas ir vēl tagad, pieņemsim, islāma valstīs, tur ir aizliegts ne tikai aizdot naudas procentiem, bet pat aizņemties uz procentiem. Ja? Nu, protams, bankas tad tur dažādi apiet, viņi kļūst par tur uzņēmumu līdzīpašnieki, visādi. Bet tā tiešā veidā, ja, tā kā procenti, tā kā šeit nevar būt. Tāpēc, ka katrs saprot, ka tas ir blefs. Ja? Un ka viņš gremdē sabiedrību, gremdē cilvēkus, gremdē ekonomiku, gremdē uzticību, konkrēti, teiksim, savai valstī. Tas gremdē arī to augļotāju, jo viņi parasti sapūši cilvēku. Vienīgais, kas viņiem ir, vairāk naudas nekā citiem. Bet kā cilvēki jau, nevar cilvēks, teiksim, darīt kaut ko nepareizi, ja, un cerēt, ko sēsi, to pļausi citiem vārdiem, ja. Kā laukos pats zini, ko tu iesēji, to tu novāci. Tu neiesēji gurķi un nenovāci tomātu, ja. Ja tu iesēji gurķi, tu novāci gurķi, ja. Tāpat tas arī jebkurš cilvēks, ja viņš iesēja kaut kādu ļaunu darbu, kā viņš var domāt, ka viņš nopļaus kaut ko labu? Jeb kaut kādu labklājību, jeb kaut kādu sev, nevar. Viss, kas viņam būs, ja tu gribēji tur, es nezinu, tur nopirki sev, teiksim, sievieti kaut kādu tur, tur ar smuku pakaļu, ja, un viss. Tu to pakaļu arī dabūsi, bet ne vairāk. Es nezinu, vai to tiešām Mao Dzeduns teica, bet pieņemsim, jo sliktāk, tas var būt pat labāk, un jo labāk, tas īstenībā var izrādīties daudz, daudz sliktāk. Jo, piemēram, šis laiks, kad mums ir grūti un liekas, ka ir slikti, īstenībā tas ir laiks, kad mums ir iespējas kļūt par labākiem. Un atkal tie cilvēki, kas dzīvo ļoti zaļi un jūtās ļoti labi, viņiem ir pakļaut tik daudz kārdinājumu, un viņas tā bliež viņa bērnus, narkotikas visāds, kas nāk virsū, un viņa tā labklājība izrādās ir liela bēda. Varbūt arī tā vajag attiekties pret šo situāciju un motivēties, saņemties un to ļaunumu vērst sev par labu? Noteikti, ka tā ir. Un es domāju, ka Latvijas, teiksim, tas vidējais, aritmetiskais cilvēks, ja, tas nominālais, ja, varbūt kaut kādu, viņš tagad ir, ka ir nepieciešami kaut kādi skarbi laiki, lai vispār cilvēki pārvērtētu vērtības. Es domāju, ka ir tagad nomaldījušies daudz ļoti, ja. Un kaut kāda, tas mantiskā puse un kaut kāda mantkārība, jā, tā ir ņēmusi virsroku. Jā, un cilvēki, pats zini, dzīvo, kredītos dzīvot, tas ir dzīvot uz tā, ko tu neesi nopelnījis. Ja? Tātad tu dzīvo pāri saviem līdzekļiem. Patīk tas vai nepatīk. Ja? Var attaisnoties, ka visa pasaule tā dzīvo un tā. Man tas neinteresē. Jāskatās pēc būtības. Jā. Un pēc būtības tā arī ir. Un kā tur bija pat teiciens, ja, ka grūti laiki rada stiprus cilvēkus, stipri cilvēki rada labus laikus, un labi laiki rada vājus cilvēkus. Ja? Un vāji cilvēki rada sliktus laikus. Un tā tas iet laikam. Mēs kaut kādā esam šajā cikla posmā. Es domāju, ka mums ir tagad jābūt sliktiem laikiem. Ja? Un īstenībā ir, jo paskat, bija taču spiediens ap 19. 20. gads. Ja? Pat tādu neizturēja spiedienu, bet bija 60 000, kas izturēja. Jā.
Un tas nozīmē, ir precedents. Tātad, ja grib, tad var. Badā nenomira, pliki, kas saka, zem tilta nesēdēja, jā, un tas ir precedents. Un tas ir tas, ka bieži vien cilvēki sāk ienīst nevis tos, kas viņiem dara pāri, bet tos, kas nav pakļaujušies. jo viņi tā kā grūzas acī, tā tad varēja. Jā. Nevienu negribu nosodīt, jo es uzskatu, ka stiprs ir nevis tas, kas nekrīt, bet tas, kas vienmēr pieceļās katru reizi. Un īstenībā tas ir vēl labāk nekā vispār nekad nekrist. Tu jau nezini, tam, kas krīt, viņš ir, kā saka, jau iemanījies kaut kā, viņš māka jau nokrist. Īstenībā, varbūt es kādreiz sportā mācījies, jā, krist, viņš mācīja krist, jā. Un nekritī neiemācīsies, jā. Un tā kā, draugi, nevajag baidīties no krišanas. Galvenais ir piecelties, un piecelties jau labākam, gudrākam, veiklākam, stiprākam. Jā, dzīvē tas nozīmē dievbijīgākam, varbūt tādam iejūtīgākam, jā, kaut kādam, jo katra pieredze jau mūs, es domāju, mēs visi, kā kāds bija pateicis, ka visi piedzimstam kā, par cilvēkiem, bet nomirt par cilvēku, tas ir darbs. Es domāju, ka tieši tā arī ir. Es jau vienmēr tā uzsveru, ka es jau uzskatu dzīvi par mācību un pārbaudījumu poligonu, jā, un ka mums viņi jāaiziet, lai mums aiziet labāk nekā atnācām, jā, un lai mēs kaut ko viens otram palīdzētu, un kaut kā dienest, kaut kāds labs pienesums būtu no mums. Un citreiz domāju, tur varam spriest par ekoloģiju, par visu kaut ko, bet es vienmēr domāju par to, man jādzīvo tā, kā piemēram, ja visi cilvēki tā dzīvotu, lai uz zemes būtu paradīze. Jā? Piemēram, tur nedarīt neko sliktu, neko ļaunu pāri, tur ne zemē, ne dzīvniekiem, ne jau vairāk cilvēkiem, nevienam, jā, darīt otrādi, teiksim, kaut ko labu, jā, un tad, ja tu, kas saka, savā individuālā līmenī to dari, ja, tad to tīru sirdsapziņu var par to runāt un gaidīt no citiem. Un jo vairāk tādu cilvēku darīs, jo tā dzīve arī kļūs labāk.